Man prieks, ka premjerministrs no Lietuvas Mindaugas ir apmeklējis tieši Latviju kā pirmo savu vizītes mērķi, un mums bija tiešām īsa, bet ļoti saturīga diskusija. Esam ātri jau uz viena viļņa runājam par mūsu kopīgiem problēmu jautājumiem, gan arī iespējams starp mūsu valstīm, tāpēc, ka mēs abi nākam no biznesa vides, ļoti labi saprotam, ka ekonomika ir ļoti būtiska sastāvdaļa mūsu valsts izaugsmē un spējā būt arī ar labu aizsardzību. Un tas tikai vēlreiz apliecina mūsu savstarpējās ciešās saiknes, ka pirmā vizīte ir tieši Latvijā. Un esam vienīgās baltu tautas. Un esam ļoti tuvu sabiedrotiem. Un esam ļoti labi kaimiņi. Un kopā strādājam gan Eiropas Savienībā, gan NATO, gan citās starptautiskās organizācijās. Un kopā spējam attīstīt Baltijas reģionu. Mums bija šodien saruna par to, ka šajos apstākļos, šajos izaicinājumos, ka mēs esam austrumu flanga, Eiropas austrumu flanga valstis, kas ir robežojas ar agresoru, kas uztur Eiropu drošu, mums nevajadzētu būt konkurentiem. Mums vajadzētu būt daudz lielākiem sabiedrotajiem, strādāt roku rokā. Jā, veselīga konkurence ir labi, un tā vienmēr būs. Basketbolā lietuvieši ir slavenāki. Šoreiz varbūt mums paveicās ar U16. Citu dienā kā Lietuvā. Bet tā ir veselīga konkurence. Tā savieno mūs un liek vienam pa otru cīnīties. Bet šobrīd, kad ir šādi ģeopolitiskie apstākļi, mums jābūt stipriem, bez vājā posma, gan ekonomikā, gan drošībā, gan robežā. Un tur mums ir jāsadarbojas, un mēs to darām. Un paldies Lietuvai, ka tieši atvēl 20 Lietuvas robežsargus, kas cieši strādā ar mūsējiem. Un es iepazīstināju arī mūsu kampaņu vai, kā teikt, lielo plānu Vilkati, kas šobrīd notiek. Tas ir tieši apliecinājums tam, ka mums valdībai ir ļoti svarīgi adresēt šo Baltkrievijas-Krievijas izraisīto hibrīdu apdraudējumu tieši ar nelegālo migrāciju, kurā mēs gribam pielikt punktu. Tādai plūsmai, ka tas šobrīd ir adresēts tieši uz Latviju. Citu dienu tā var būt Igaunija, Somija, Lietuva vai Polija. Tāpēc mēs vienmēr iesim palīgā Lietuvas kolēģiem, tāpat kā Lietuva palīdz arī mums. Un mēs arī šodien dosimies, ja laika apstākļi ļaus, apmeklēt, un es parādīšu Lietuvas kolēģiem to tieši, kādā veidā mēs īstenojam šo Vilkats, kur iesaistīti ir robežsargi, policisti, bruņotie spēki, spēcdienests vienotā sistēmā, vienotā kontrolē pār šo nelegālo migrāciju un adresēt tās galvenos atslēgas punktus. Transportēšana, robežas kontrole un arī atbalsta funkcijas un, protams, arī ar sabiedrotajiem jāsit ir par šo finansēšanas tīklu. Un es iepazīstināšu ar to, kur ir varbūt iespējams mūsu vājie punkti, kā mēs varam mācīties viens otrs no tā, kādā veidā, lai nebūtu nevienā no Baltijas valstīm vājākā posma. Beigās šis ir biznes. Beigās šis ir arī biznes un pakalpojums. Ja pakalpojums nav interesants un šis pakalpojums ir nekvalitatīvs, viņš meklēs citu vietu, kur to darīt. Tāpēc mums ir jāpadara tas pēc iespējas neatraktīvāku. Mēs arī pārunājām galvenos jautājumus būtu. Tad drošība. Mums ir jāpauž kopīgas nostāja austrumu flangā. Es teicu, ka mēs visas Baltijas valstis esam ietekmēti, mūsu ekonomikas un IKP ir kritušās. Latvijā tas ir par 1,8% dēļ šiem ģeopolitiskiem apdraudējumiem, bet vienlaikus mums ir jāiegulda visām Baltijas valstīm milzu resursi drošībā. Mēs to darām 100% to veltot drošībai, militārai drošībai, un to mēs darām uz aizņēmumu bāzes. Mēs to darām ar mūsu iedzīvotāju naudu, nodokļu naudu, un tas ir kopīgi mums jāadresē arī pārunās par nākošo finansēšanas aploksni no Eiropas. Mēs sargājam Eiropu un vienlaicīgi arī eļļojam Eiropas militāro industriju ar to, ka mēs iegādājamies ļoti svarīgos drošības komponentus tur. Tāpēc mēs esam viensprātis, ka mums ir jācīnās par mūsu interesēm un Eiropas drošības interesēm tieši šajās pārnās.
Mēs arī runājām par ekonomisku izaugsmu. Ļoti labs bija priekšlikums no premjera par to, ka mums vajag sadarboties aktīvāk arī, varbūt ne tik prioritārā, bet kultūras jomā, kā šobrīd, kur mums ir drošība prioritāte numur 1, bet kultūras jomā. Un ļoti labs priekšlikums bija premjeram, ka mēs varētu vismaz reizi gadā tikties kā valdības, pilnas valdības savā starpā un apspriest ne tikai to šodien transportu un drošību, bet arī kultūru, veselību un daudz cits jautājums jau tādā regulārākā, ciešā veidā. Un es domāju, tas tikai mūs vienot un palīdzētu kopīgai sadarbībai. Mēs runājam šodien ar visiem vārdiem, kurš ir iekšā Baltika, Air Baltica, Rail Baltica, Via Baltica, un tie ir aktuālie temati, tās ir aktuālās tēmas, kas mūs vieno, gan arī tās ir finansiālās sāpes, kas mums ir jāatrisina un kopīgi pie šiem jautājumiem jāstrādā. Un mēs vienot turpinām atbalstīt Ukrainu, jo tas ir mūsu visu sadarbības komanda, koordinēšanas komanda Rail Balticā, kopīgi, kurā regulāri tiktos un šo jautājumu koordinēt savā starpā, jo mūs vieno vienotas problēmas, mūs vieno vienotas lietas, mums ir jāsinhronizē prasības, lai tās nav par lielu, lai tās sloks būvniecībā un pēc tam eksploatācijā arī nav pārāk liels, lai tas ir optimāls un lai tas izmaksas ir paceļams mūsu valstī un iedzīvotājiem. Un vienlaikus arī mums jākoordinē mūsu laiki, lai mēs arī pret Eiropu esam ar vienotu nostāju par to, ka mums ir jābūvē, ka mēs to darām efektīvi, mums ir plāns. Un tas, es domāju, būtu tas palīdzošais elements, kas varētu uzlabot šo ātrumu, kādā mēs veicam Rail Baltica ieviešanu. Un finalizējot, es gribu pateikt, ka mūsu prioritātes ir ļoti līdzīgas un mūsu jautājumi, ko mēs ikdienā apspriežam, ir ļoti, ļoti līdzīgi. Tāpēc mēs varam tās risināt nevis atsevišķi, bet kopā. Un šeit es gribētu pateikt lielu paldies premjeram par sapratni, par to, ka mēs varam jau uzreiz ar pirmo mirkli runāt par visiem sāpīgiem jautājumiem, arī ne tik sāpīgiem jautājumiem. Man prieks, ka premjeras novērtēja mūsu traumas komandu, kas vakardien bija viņa dienas kārtībā apmeklēt, un mēs arī novērtējam Lietuvas kolēģis, un mans piedāvājums bija sadarboties arī šajā jomā. Kā viens elementārs piemērs kultūras jomā. Mēs esam ļoti atraktīvas valsts, Lietuva, Latvija, Igaunija, filmu industrijai. Un tādā mēs esam ļoti spēcīgi operatori, ļoti spēcīgas komandas režisori un seriālu uzņemšana ir Lietuvā. Mūsēji ir arī spēcīgi filmu industrijā. Bet ja mēs šo piedāvājumu apvienotu un piedāvātu uz āru 3 Baltijas valstis, un šis resurs būtu pieejams visām 3, mēs visi 3 iegūtu un piesaistītu daudz lielākas investīcijas, daudz lielāku naudu un arī iespējas mūsu industrijai šajā vietā attīstīties. Un es domāju, ka tas ir tas, kur mēs varam sadarboties. Tāpēc paldies par jūsu vizīti. Es noteikti izmantošu jebkurā vietā, kur man būs brīva iespēja, tuvākā iespēja apmeklēt Lietuvu. Es jau to biju gatavs izdarīt, bija tikai nelielas pārmaiņas un nobīdījās mūsu plāni, bet mēs noteikti tiksimies. Paldies. Vārds Lietuvas ministra prezidentam Mindaugam Sinkevičam. So, let me use this opportunity once again, Prime Minister, dear Andris, for the invitation and for the warm welcome in Riga, despite the weather. I brought better weather yesterday, but despite the weather, we really sensed the warm welcome. This is, as you